te Jūlija Puķe. Tātad ir #JewelSchool, un šajā sērijā no JewelSchool būs tās ļoti interesants video, un tas būs 3 krekli, 1 rokas sprādze, un tad ir vēl 1 penālis. Un es arī jums parādīšu, kā stilizēt vai ko ģērbt klāt šiem krekliem, rokas sprādzēm. Tāpēc jā, neko nevarētu vairāk pateikt, tāpēc uz priekšu. Mums vajadzēs kreklu, šķēres un fabrikas peintu. Vienalga kādu krāsu, galvenais tādu, lai ir krāsa, ja? Sākam, ļāviņas, sviesta bekas. Mēs uz otras puses, ja? Šis ir uz mugurņas, tātad, ja? Ņemiet šos šķērītes un iegriežiet iekšā. Atcerieties, nejauši neiegrieziet otrajā pusē, ja? Tā. Es neesmu iegriezusi otrā pusē, ko? Nē. Un taisam tagad tādu spirāli apkārt. Tagad, lūk, es esmu izveidojusi šādu te spirāli apkārt. Man tie ir aplītis un re, kur ir spirāli. Tagad es šo spirāli ar krāsiņām izdekorēšu. Visu izbojāju. Ja jūs šitā izdarīt, tad paņemiet ar šo te otra galiņu, spirāles galiņu un mēģiniet izblendēt. Ja jums ir tik skaisti kā man izveidojušies šī spirāla, tad jums ir jāpažūst, bet kamēr tas žūst, mēs uztaisīsim skaistu fringe apakšu. Sāksim mēs no šī gala. Man šīs šķērs vienkārši negriežas, tāpēc lūdzu nopērciet man jaunu šķērs. Nogriežiet arī šos, un šos mēs izmantosim nākamajam DIY. Tad, kad jūs esat izveidojuši šo frinžu, tā saucamo, izplatiet viņu vairāk tā ārā, pēc viņš, Un tagad jūsu krekls ir gatavs, tikai jums jāatliek nožūt. Nākamajam kreklam jums vajadzēs kreklu, tos mazos audumu gabaliņus, kurus mēs pirms tam nogriezām, līmi, kā arī šķēres. No sākuma lejautojam kreklu un sāksim ar lūk apakša nogriešanu, jo es vēlos tādu bišku cropped top. Paliek mums šis te piedienīgi kropotais topiņš, ja? Paņemam līmi, ielīmējam klāt šos. Kad tas ir izdarīts, jūs varat aplausēt sevi un teikt, ka šis ir pabeigts. Nākamajam kreklam jums vajadzēs to audumu, kas palika no iepriekšējā krekla, vairākus citus audumus, šķēres un līmi. No sākuma veidosim šādu lūk skaistu V-neck griezumu. Tagad, kad mēs esam nogriezuši, nogriežam 2 strēmelītes apmēram 10 cm garumā, 2 cm platumā. Bišku bija pāri 10 cm, bet tas nekas, un tagad mēs paņemam līmīti un uzliekam to virsū šejienei. Un tagad jums ir šāds skaists topiņš. Tagad mēs uztaisīsim tādu kā rotu. Tātad jums vajadzēs to auduma gabaliņu, kas palika pāri, un savas rokas. Satiniet. Un viss. Tagad mēs pamēģināsim kaut ko ļoti interesantu. Skatieties, ko. Jums tikai vajadzēs auduma gabalu, kā arī savas rokas un šķēres. Tagad griezt tādu zigzagu paternu. Tieši to pašu izdariet šeit. Es arī piemirsu, bet jums vajadzēs arī līmi. Ielīmējiet šo pie tā gala. Un tagad šo galu arī pie tā gala. Pārlokiet šo te galu šādi. Un viss! Tātad, lūk, pirmais outfits ar šo ļoti skaisto manas pašas, protams, uztaisīto krekliņu. Viņš bija bišk pa augstu, tāpēc izvēlējos uzvilkt džemperītis šādu zaļu. Neteikšu, no kurienes ir viss, jo man ir slinkums domāt brandus, bet jā. Un tad ir šie ļoti skaistie daļie šortiņi, viņi ir ļoti smuki, aztekīgi, rozā, protams, mana mīļākā krāsa. Un tad ir garas zeķes pelēcīgas un ļoti skaistas čības no kāda hoteļa, ko es nevaru atcerēties, kā viņa sauc.
Tātad, nu, lūk, ir šāds outfits, ļoti skaists. Šis ir tādām vairāk emo girls. Un es pie šī te outfita pielaikoju šo te manu aprocīti, ko es uztaisīju ļoti grūti. Bet jā, šeit ir tāds džemperītis, kuru uzliku virsū uz kleitas, ja gadījumā man sagadās, nu, augsti varbūt uzvilkšu. Tad man zem tā ir ļoti skaisti melna kleita. Un ir arī trenuškas un ļoti, nu, ne pakaļdarinājumi, protams, nē, bet krokši. Un arī jūs varat šo te rokas sprādzi izveidot arī kā tādu asti, ja? Jūs varat, nu, tā gumija ir arī jums kā strādā. Lūk, arī nākamais outfits, kuram es pielaikoju pie šī skaistā outfita savu ļoti daļo krekliņu. Zem šī krekliņa man ir maziņš tank topiņš, tad man ir pidžamas bikses un šāds te ļoti liels jaka. Bet pagaidiet, jūs varat, ja jums paliek kārs, jums tās, ak, Dievs, baigi karsts, vai ne? Jūs noliekiet, uzliekiet virsū uz jostas vietas. Un, kad jūs apgriežieties apkārt, jums ir tāds, wow, viņai arī ir otrā pusē tik ļoti skaisti, eleganti uztaisīts tas, ja, kas tur ir, nezinu īsti, kas tas ir, ja. Un arī, ja jums ir tāds, nu, pa karstu, jūs vienkārši varat izplaist ārā, un tad jums ir bišku, nu, arī smukāk izskatās, protams. Ja. Nu, lūk, visbeidzot, pēdējais outfits, ja. Šis ir tas V-neck izgriezuma skaistums. Nevarēju gluži viņu vilkt bez krekla apakšā, tāpēc uzvilku šo skaisto balto kreklu. Un tad ir arī šādi svārtki ļoti skaisti, un arī ir ap jostas vietu uzvilkts. Vienmēr ir jābūt gatavai, ja, ka būs pa augstu vai pa karstu. Šajā gadījumā pa augstu, un tad es varētu uzvilkt virsū. Kā arī es uzvilku tādu ļoti skaistu aksesoriju, man liekas. Uz rokām uzliku šādus te cimdiņus, tā kā, bet tās ir zeķes, ja? Un, lūk, kājās man ir šādas sandeles. Paldies, ka noskatījies šo video, neaizmirsti nospiest laiku, kā arī subscribe, komentē apakšā video idejas, kā arī raksti apakšā komentāros, ko tu vēlies Jules School. Tā!